Šeit var redzēt, kur iznāk ārā uz lentes saliedētā veļa. Mašīna tātad strādā pilnībā uz gāzu, no kā iegūst gludināšanas karstumu nepieciešamo. Viņi spēja apmēram ar vienu operatoru dienā sagatavot aptuveni 1,5 tonu veļas. Strādājam apmēram 2 gadus. Sākotnēji ideja bija ierīkot vejas mazgāto, lai varētu apkalpot savu viesnīcas tīklu, Rolas hotelu grupu. Mums ir vairākas viesnīcas, bet sanāca tā, ka arī sākām ņemt pasūtījumus no malas, palielinājās apjomu. Viss sākās ar vejas pieņemšanu. Tālāk šeit ir mazgāšanas zāle. Mums ir 8 vejas žāvētāji, dažādi tilpumi. Viņi visi strādā uz gāzi, kur gāze tiek sadzināta, lai iegūtu nepieciešamo karstumu vejas žāvēšanai. Šī ir jaunākā vejas gludināšanas iekārta, ko mēs uzstādījām faktiski pirms nepilnu mēneša. Plus ir tāds, ka operatoram atliek tikai ielaist iekšā veļu, un mašīnā pat viņu līdz galam izžāvē un nāk ārā jau salocīt. Ir gatavi jau vadot jau klientam. Bija izvēles iespējas izmantot elektrību vai gāzi, bet tā kā kopēja jauda mums ir salīdzinoši iespējīga, tad pievilkt šādas jaudas elektrību būtu izmaksājis diezgan padārgi, tāpēc nolēmām izmantot jau vēks esošo gāzes pievadu, un esam ļoti apmierināti. Izmantojam gāzi. Mēs par viņu atceramies reizi gadā apmēram, tad, kad jāveic kaut kāda profilakse.